Esiet sveicināti! Jau gandrīz 2 nedēļas Latvijā oficiālais maksāšanas līdzeklis ir eiro. Bet kā eiro ieviešana ietekmēja Latvijas tranzīta nozari, kurā visus gadus ir bijis vēl viens nopietns spēlētājs – ASV dolārs? Būtiski Latvijas dzelzceļu neietekmēs pārējie uz eiro. Protams, mums ir kaut kādas papildus izmaksas saistībā ar pārējo, bet viņas nav tik ievērojamas, lai radītu kaut kāds tarifu pieaugums vai mums būtu nepieciešams likt par to maksāt mūsu klientiem. Attiecībā par pārējām valūtām arī pret eiro nekas nemainās, un arī pret Latu, jo Lats bija ļoti stingri piesiets pie eiro. Tātad dolārs arī pirms tam kustējās attiecībā pret Latu, tāpat kā attiecībā šobrīd pret eiro. Tā ka tur nekādas izmaiņas nebūs. Bet norēķināsies tā, kā būs izdevīgāk, un tas, principā nekas nemainās. Vēlos uzsvērt, ka mūsuprāt šāda pārēja ir apsveicama un pozitīva, pat cik pirmkārt atvieglo ostas operatoriem saimnieciskas darbības veikšanu, tās uzskaitīja, samazina ar valūtu konvertāciju saistītu darījumu skaitu un attiecīgus izdevumus. Papildus samazina valūtu kursu svārstības riskus un vienkāršo darba devējiem norēķinus gan ar darbiniekiem, gan citus iekšzemes norēķinus. Strādājot ostas un saņemot pamat ieņemumus eiro, šķiet visai loģiski un pareizi pāriet uz vienotu valūtu priekš ārējiem un iekšējiem maksājumiem. Skaidrs ir viens. Arī tranzīta nozarē ieguvumi no eiro ieviešanas ir vairāk kā zaudējumi. Atliek vien tos izmantot. Latvija tiek uzskatīta par otru zaļāko valsti pasaulē. Tomēr padomju laika totālās bezatbildības sekas ekoloģijas jomā mēs vēl jutīsim ilgi. Šobrīd grūti iedomāties, bet vēl pirms 20 gadiem Daugavpils lokomotīvu centra degvielas bāzē, kas atrodas gandrīz pilsētas centrā, gadu desmitiem bija veidojies naftas produktu dīķis, kur liela tiesa piesārņojuma nonāca gruntsūdeņos. 2007. gadā tika uzsākta šīs vietas sanācija. Tika izveidot speciāli 5 atsūknēšanas urbumi ar 2 sūkņiem, tā saucamā dubultā sūknēšana. Tad, kad tie naftas produkti augšā uzsūknēti, viņi tiek uzkrāti rezervuārā, kur notiek nostāšanās, naftas produkti nostājās, atdalās ūdens aiziet tālāk uz attīrīšanas iekārtām, naftas produkti nodot utilizācijai. Ar zilo krāsu apzīmēta teritorija, kas potenciāli tiktu saindēta ar naftas produktiem, ja netiktu sākta teritorijas sanācija. 2000. gada sākumā tika veikta plaša šīs degvielas saimniecības rekonstrukcija. Tika šīs degvielas tvertnes lielās rekonstruētas, tas ir viņas principā ieguva jaunu dibenu tās tvertnes. Tāpat arī šai laukumā, kur šīs tvertnes izvietotas, zem grunts ir izveidots speciāls aizsargslānis tādu plēvas veidā, lai gadījumā, ja tomēr kaut kas notiek, neaiziet tālāk gruntsūdeņos. Šobrīd bāzes teritorijas gruntsūdeņi ir attīrīti par 85%. Darbs turpinās. Un šajā projektā mēs lieliski varam redzēt, kā tranzītā nopelnītā nauda strādā valsts un tās iedzīvotāju labā. Aizvadītais gads starptautiskai lidostai Rīga bijis izaugsmes gads. Ir uzsākta vērienīga lidostas rekonstrukcijas darbi, kas ļauj cerēt uz vēl lielāku izaugsmi nākotnē. Kopumā lidostas būvdarbos plānots ieguldīt 115 miljonus latu, un darbi turpināsies vēl līdz 2014. gada augustam. Cita starpā paredzēta skrejceļa sagas virskārtas renovācija, jaunu manevrēšanas ceļu izbūve, peronu rekonstrukcija un citi darbi. Neskatoties uz būvdarbiem, kas notika un vēl joprojām notiek, Rīgas lidosta 2013. gadā ir apkalpojusi 4,7 miljonus pasažieru. Tas ir apmēram tikpat daudz, cik 2012. gadā. Gadu sākot, esam ļoti precīzi ieskicējuši, ka šis lidostai būs stabilizācijas gads un kritumu atpakaļ tā kā vairāk nebūs, un nostabilizēsim un jāsāk domāt, kā augt. Šis gads ir ar 0,6% pieaugumu salīdzinot ar 2012. gadu, un tā kā varam teikt, ka pasažieru ziņā esam nostabilizējušies, neskatoties uz to, ka vērienīgi rekonstrukcijas projekti tika realizēti, kas liedza mums apkalpot dažādas arī čarter reisus un vienu otru varbūt pat regulāru reisu nācās atlikt dēļ rekonstrukcijas. Tā kā, ir ar visu šo rekonstrukcijas gaitu izdevies saglabāt stabilitāti, tas uzskat, ka ir ļoti pozitīvi
un vērojams tendences uz augšu. Būtiski, ka liela daļa no apkalpotajiem pasažieriem ir tieši tranzīta pasažieri. Un šeit liela loma ir aviokompānijām, kas Rīgu izvēlas kā starpsavienojumu vietu. Īpaši jāpiemina Air Baltica, kas pagājušajā gadā izveidoja jaunu maršrutu uz nozīmīgu apvienoto Arābu Emirātu aviomezglu Abu Dabī. Prognozes, protams, ļoti precīzi. Tas avio tirgus ir ļoti dinamisks un nekam īpašam nevajadzētu mainīties. Arī nākošais gads mums paies lielās rekonstrukcijas turpinājumā. Tā rekonstrukcija notiek 2 gadus, 2 vasaras. Ja runājam par pasažieriem, arī pasažieru straumjam lēcienam uz augšu nebūtu īsti pamata. Ja? Nedaudz viņš būs labāks, bet es nesaku, ka viņš būs daudz labāks. Lieki piebilst, ka konkurence šajā pārvadājuma segmentā ir ļoti liela. Un Rīgai konkurenti varētu uzrasties arī tepat Latvijā. Bet par to citu reizi.